katru rītu brokastojam kopā ar Mildu. Un šī rītā es jums pastāstīšu, kā ir jāgatavo grenadīna tēja mājas apstākļos. Viss, kas jums ir priekš tā nepieciešams, ir pāris augļi, teiksim, apelsīns, ābolīts un neliels laima gabals. Un pats svarīgākais tējas bāze. Var izmantot melno tēju, var izmantot zaļo tēju, augļu tēju. Tas ir atkarīgs no jums, tas mazliet mainīs tikai garšas nianses. Un pats svarīgākais šī procesā ir sīrups, un ko mums ir lepni piešķīrusi Milda. Mildai ir dažādi sīrupu veidi, gan ar ķiršu garšu, gan ar apelsīnu garšu, zemeņu, bet mums ir šobrīd tieši grenadīna sīrups, kas ir galvenā sastāvdaļa šai tējai. Tātad mēs ņemam ābolu, nogriežam smuki, divos gabaliņos un metam droši iekšā krūzītē. To pašu mēs darām ar apelsīnu. Var mest ar visām mizām, galvenais ir tos augļus nomazgāt pirms lietošanas. Te mēs arī smuki pārgriežam uz pusēm. Viens. 2. Sapratiet, es varu jums pastāstīt, kad vārds grenadīns ir radies no franču vārda grenada, kas viņa valodā nozīmē granāta ābols. Un, principā, grenadīns ir populārākais sirps, ko izmanto dažādu kokteļu jaukšanai bāros. Viņš ir salds skāps un piešķir arī dzērieniem patīkamu rubīnu krāsas nokrāsu. Ļoti populārs sirps. Es pat teiktu vispopulārākais, par cik arī esmu tajā jomā kādu laiku darbojies un var jums arī pastāstīt kaut ko vairāk. Bet to mēs citreiz. Tātad, pats galvenais auglīši ir sagriezt, to mēs droši lejam virsū melno tējiņu. Ir dažādi veidi, kā pagatavot šo izcilo grenadīna tēju. To var taisīt kandiņā, uzreiz pieliekot klāt sīrupu. To var arī taisīt šādā veidā, sīrupu pievienot pēc tam. Tas ir tā kā mājas apstākļos. Galvenais, lai jums tas sīrups ir. Un tā mēs tā kārtīgi pieliekam. Brīnišķīgi. Jā. Lūk, tā top grenadīna tēja mājas apstākļos. Tad tiekamies kādu citu rītu, kad mēs turpināsim gatavot brokastis, izmantojot fantastiskos Mildas produktus.